Tas ir Sintīs telefons, un to izdarīju es. Tā kā šodien plānā ir drusku izbraukt no pilsētas, mums ir jānopērk apdrošināšana mašīnai, ko jau vajadzēja izdarīt sen. Bet, kā saka, labāk tagad kā nekad. Vai arī citādāk saka. Labāk šodien nekā rītdien. Yes. If you want us to fix your car in case your car got accident, you don't want to bother so many things, your car to fix it. In case your car got accident. And can I have your driver license? Then it's Estonia, then it's Latvia, and then it's Lithuania, and then it's Poland. So we are somewhere there. Tas bija ilgi. Un tas bija dārgi. Mašīna apdrošināta ir ļoti dārga. Zini, cilvēki iet patiešām uz banku, nokārto kaut kāds kontus un interesanti vispār. Un viss baigi forši strādājās, vai ne? Beidzot viss ir nokārtots, pulkstenis ir 2, mēs sākām 11. Kamēr apdrošināšana, kamēr bankas konts, dzimšanas dienas svinības pa pirmo zordienu. Es jau jūtos noguris. Ir čāliņš, lai noskalotu mazliet nogurumu no bankas. Īpaši no AA Insurance. Thank you. Thank you. Bet pastāstīt, kā tev patika birthday šnicel. Nākamreiz es visās vietās teikšu, ka man ir dzimšanas diena. Un vēl no blakus vietas kebabnīcas ieslēdz nenormāli skaļi kaut kādu dzimšanas dienas dziesmu. Vienkārši šausmas. Tas bija šausmīgi. Es vienkārši nezināju, kur tajā brīdī likties. Dzimšanas dienas cool. Sorry. Yeah, you can. Thank you. Thanks. Tālāko ziemeļu punktu braucam apskatīt. Uz budistu templi nebijām, bet tas nekas. Nākošajā dzimšanas dienā. Kā tev patika braukt? Greiz nomirām, greiz avarējām, greiz iebraucām. 3 reizes grāvī. Visu šniceli notērēja 15 minūtes. Rītdien no rīta mēs brauksim tajā tur kalnā. Rīt mēs brauksim tajā tur kalnā, to mēs tur mēģināsim noķert saulēku. Būs unikāla iespēja noskatīties saulēku no tā tur kalna. Pirmie kapi, kurus es redzu. Mēs esam diezgan tuvu kalniem. Tiem kalniem, kur mēs rīt kāpsim. Uz kalnus gan nevar redzēt vēl. Bet otrā pusītē ir Otur.
te ir ļoti skaisti. Otrā pusē ir skaists saulrietis. Mašīna paliek arvien mazāk, un tas ir nenormāli kruti, jo tā pilsēta noēd nost nervus. Tas ir neticami, šodien man paliek 24 gadi. Wow, bitboy. Tam par godu 6 vakarā Latvijā savā dzimšanas dienā pēc Latvijas laika es būšu augšā kalnā un skatīšos saulēktu. Šis ir brīdis, kurā es piedzimu Latvijā. Tur, kur tā saule tagad aust Latvijā, tur tagad es esmu piedzimis. Viņi šeit jau dzīvoja, bet es tur Latvijā vēl nebiju piedzimis. Tas ir interesanti. Labāk tagad nekā vēlāk. Vislielākā. Jā, mums ir vēl vieniņš. Redzēt? Nevar neko redzēt no tām zvaigznēm. Drusciņi var. Tas ir Sintīs telefons. Un to izdarīju es. Fuck, vienkārši. Nē, es esmu pie visu vainīgs, jo es viņu tur noliku. Mēs mazgājām trauks un es noliku Sintīs telefonu tur augšā. Starp bagāžnieku. Es taisīju ciet, un domāju, kāpēc netaisās. Izrādās, tur bija telefons. Tā viņš šādocījās un vairs nav lietojams. Fuck. Tas arī viss, vai ne? Protams, novērtēt arī un piespiest laiku pogu un komentārā ierakstītu kādu ideju, ko mēs ar Sintiju varētu darīt jaucā. Mēs iespējams to izdarīsim un par